Čau visiem, un esat laipni lūgti manā pirmajā vlogmas epizodē. Es esmu izlēmusi, ka decembrī vēlos katru nedēļu publicēt pāris video, kuros es tā kā ieviešu nedaudz Ziemassvētku sajūtu caur visādām ziemīgām aktivitātēm. Un šajā video tad galvenais uzdevums būtu izdekorēt manu dzīvokli un pārvērst to tādā omulīgā Ziemassvētku sajūtu nostūrītī. Un, lai to varētu izdarīt, no sākuma ir nepieciešams uztaisīt tādu nelielu rīsetu un sakārtot šeit visu, lai tad var kārtīgi izpausties un dekorēt. Tāpēc sāksim ar nelielu sakārtošanu. Es noteikti arī nolikšu malā visas vasaras kurpes un aksesuārus. Es tīru pastos ārā pa logu un, oh my god, cik skaistas debesis. Šis ir tas moments tīrīšanā, kad es saprotu, ka esmu aizrausies ar vienas telpas tīrīšanu, un man vairs negribās tīrīt pārējās, tāpēc vienmēr ir tā, ka es vienu vietu iztīru kārtīgi, un tam man vairs nav spēka un gribēšanos, un tad pārējiem vienkārši ātri pārskrienu pāri. Bet šoreiz būšu kārtīgi izmazgājusi dušas telpas. Tā kā jā. Labrītiņ! Ja jums šķiet, ka esmu ekstra labā noskaņojumā, tad tas tā ir, tāpēc, ka ārā sniegs sniedziņš un viss ir gaišāks un... Tiešām tāda sajūta, ka nāk Ziemassvētki, nāk ziema un, ir forši. Vakar es sakārtoju un iztīrīju visu dzīvokli. Tas bija ļoti nogurdinoši, bet es tiku galā ar visām istabām, tā kā tas ir pozitīvi. Un šodien es labprāt ķertos klāt pie dekorēšanas, bet es jums gribētu parādīt arī kaut kādu dekorācijas DIY, ko es vakar ieraudzīju TikTokā un es gribu pat pamēģināt, tā kā varbūt jums arī šis noderēs. Lai es to varētu realizēt, man ir jāizdodās uz veikalu, man ir nepieciešama stieplīte, un vēl man vajag nopirkt pārtikas svarus, jo es savējos nometu zemē un viņi nestrādā vairāk. Tā kā aizdošos uz veikalu pēc tām divām lietām, es arī centīšos pieturēties pie šī, izdzeršu rīt kafiju un dodos iepirkties.
Tātad es esmu atpakaļ no veikala, un es teikšu tā, pārsvarā es pieturējos pie savu plānu. Es tiku pie svariem, es tiku arī tā. Es tiku pat pie stieplītes, un tad es vēl nopirku lentītes, vai man ir doma viņu iekļaut dekorēšanā, bet noderēs arī gan jau pie dāvanu saiņošanas, ja paliks kaut kas pāri. Un tā viena lieta, kas gan nebija manā sarakstā, ir dušai šitas te, visu to dušas lietu turētājs, jo es vakar tīrot māju, es vienkārši visu laiku skatos uz to savu turētāju, un man viņš krīt uz nerviem. Bet jā, tas arī principā viss tā bija mana ātrā iepirkšanās, un vēl apusēju skoču paņēmu, jo tas var noderēt dekorēšanā. Tā kā, jā, tagad man būs jāraksta eksāmens, un pēc tam, es domāju, es vakarā atgriezīšos, lai dekorētu. Yeah. Nu ko, ir pienācis laiks ķerties pie interesantākās daļas, kas ir dekorēšana. Un esmu uztaisījusi kakao savā salvecīša krūzītē, un esmu izņēmusi visas dekorācijas, lai varētu sākt pamazām dekorēt. Un šodien vēl nopirku āķīšus, lai tiešām visu var pielikt un sastiprināt, un viss ir tā kā vajag. Tā kā ceru, ka šodien arī izdosies visu salikt. Vainagu es, protams, izmantošu to pašu, ko es pagājušajā gadā ar draudzenēm kopā uztaisīju. Tas arī ir redzams pagājušā gada video, tā kā, jā. Un dekorācijas arī, principā, būs tās pašas, ko es pagājušajā jau izmantoju. Bet pamēģināsim varbūt kaut kā citādāk visu sakombinēt, lai ir nedaudz interesantāk. Ja jūs dzirdat kaut ko fonā, ka kaut kas caps, tad man caps mans vakariņas, bet es, protams, vakar visu nepabeidzu dekorēt, jo bija jācīnās ar lampiņu atpiņķerēšanu, bija jāmaina visām lampiņām baterijas, labi, ka es tādas biju iegādājusies. Jā, tāds laiks arī pagāja, tur piņķerēties un ķimerēties, un kamēr es tur visas lampiņas piestiprināju, var sakot, tas aizņem daudz laika. Bet tas tā arī reāli notiek, es noteikti nekad nebūtu izdekorējis vienā dienā. Man vajag ilgu šo radošo procesu. Bet es ceru, ka šodien pielikšu virteni, kas ir galvenais, manuprāt, dekora moments manā dzīvoklī. Un, jā, man vēl nākamnedēļ atnāks šādas tādas dekorācijas, kaut kādas pilventiņi, tur galda, galdautiņš un kaut kas tāds, tā kā, to es noteikti parādīšu kādā citā vlogā jau nākamajos, bet es domāju, ka tagad mēs varētu vēl pielikt virteni, un vispār DIY man jums jāparāda, jo es patiesībā pati tikko vakarā sapratu, kā ir pareizi tas jādara, jo izrādās es nemāku lasīt, un tāpēc es brīnos, kāpēc man nesanāca, bet jā, to es jums arī tūlīt kaut kad parādīšu. Aizrunājos, ķeramies pie dekorēšanas.
Tātad, es jums vēlos parādīt, kā uztaisīt šādu te candy canes. Ļoti, ļoti vienkāršs, bet man šķiet, ka mīlīgs DIY, ko var uztaisīt šajā ziemā, un kas ļoti skaisti iedarīsies kā virtenē, tā eglītē, vai arī, piemēram, tā kā es izdomāju viņu iekļaut savā fotosienā. Un jā, es centīšos jums parādīt, kā šo realizēt. Lai šo uztaisīt, jums būs nepieciešama dzīve divās dažādās krāsās. Tad, protams, tamboradata nepieciešama un stieplīte. Es ļoti ceru, ka šis DIY ir pietiekami vienkārši, lai jūs vienkārši varētu pēc paskatīties un saprast, kā ar šo uzmeistarot. Es arī pati daudzas lietas šim candy canam vienkārši izdomāju, tā kā es domāju, ka jūs arī varēsiet šo to arī paši izdomāt un improvizēt, lai dabūtu kaut ko līdzīgu šim. Ok, tad mēs ņemam diegu un tamboradatu, uztaisam cilpiņu, un es atvainojos jau sākotnēji par savu terminoloģiju, jo es visu skatos angliski, un man nav ne jausmas, kā šis viss ir latviski, tāpēc, jā, es uztaisu sākuma cilpiņu, un tad es uztaisu 30, kas man te notika? Viss kārtībā. 30 cilpiņu garu pīnīti. Tā. Ir 30, ja? Tagad nevis pirmajā, bet otrajā mēs liekam iekšā adatiņu un taisam, ja es pareizi zinu, īso cilpiņu, kas ir vienreiz apņemam diedziņu, izvelkam cauri vienam, un tad apņemam diedziņu un izvelkam cauri diviem, un tad tajā pašā mēs taisam vēl vienu tādu tieši to pašu īso cilpiņu, ieliekam iekšā, izvelkam diedziņu cauri vienu un izvelkam diedziņu cauri abiem. Un to pašu turpinam arī tālāk līdz pat pašam galam. Un tad tā pīnīte viņa tā kā sāks pati no sevis savirpināties. Rādu vēl vienu, ieliekam iekšā, izvelkam caur vienu un izvelkam caur diviem. Un tad vēlreiz tajā pašā viens un caur abiem. Un tā līdz pašam galam. Pīnītē vajadzētu izskatīties kaut kā šādi, ka viņa pati jau savirpinās, un es nobeigumu izdomāju pati, tāpēc, jā, es paņemu vienkārši šo te brīvo galiņu, izvelku cauri cilpiņai un savelku. Un tad uzsienu vēl vienu mezgliņu. Tā. Un tad tas pats ir jāizdara arī ar otru krāsas dziju. Jāuztaisa šāds te. Tā. Tagad, kad mums ir abas krāsiņas, tad vienkārši viņu savirpinam kopā. Un tad tas, kas būs jāizdara, ko es arī improvizēju, es vienkārši kaut kādā veidā sašuju kopā šo galiņu, tā kā aiztaisu ciet, un jā, vienkārši šitiem liekiem diedziņiem kaut kā sašuju kopā, un tad otru galu es aizšūšu pēc tam, ka mēs ieliksim stieplīti iekšā. Ok, un tagad, kad viens no galiem es redzētu kaut kā
sameistaroju, tagad viens no galiem ir sačibināts kopā. Tad mēs ņemam stieplīti, un šis ir arī tāds DIY moments, jo tajā video, ko es redzēju, tur vispār neko nerādīja, kāds jādara, līdz ar to es vienkārši daru pēc izjūtām, un kaut kā man sanāk. Tā, un vienkārši liekam visu cauri to stieplīti līdz pašam galam. Tā. Un tad es atstāju mazu tā, pagriežu nost. Un tad es uztaisu tādu kā āķīti, nepārāk lielu. Tā, un cenšos viņu kaut kā iemēsturot šeit iekšā, lai viņš nav ļoti redzams. Tā. Norēkā šitā te. Un tad tas, kas vēl ir jāizdara, tad kaut kādā veidā ir atkal jāaizšuj šis gals ciet. Un tad vienkārši arī šitā te salok. Ieliek iekšā. Manuprāt, varētu arī nešūt, bet es labāk kaišuju ciet, lai drošāk, kad tur viss turās. Un tad darām pašu vienkāršāko daļu, kas ir izveidojam šo te candy canes formiņu. Jā, un kaut kā ir jāpaslēp tie galiņi, varbūt kaut kā viņiem apšūt apkārt vai kā. Vienkārši kaut kā jāsakārto, lai viņi tur nelien laukā tie. Un tad mums sanāk kaut kas šāds. Tad es vēl piešuju šī te cilpiņu, un viņu var kaut kur pakaināt. Vienkārši tā. Man šķiet ļoti mīlīgi un ļoti vienkārši tāds DIY.